Resursu centra Zelda raidieraksts būs jau labi. Labadiena! Ar jums no jauna kopā Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda pētnieks Harijs Kadiķis. Un šodien ar Rīgas Stradiņu Universitātes sociālās antropoloģijas programmas docenti Agitu Lūsi iedziļināsimies padomju psihiatrijas līkločos. Esam trešajā būs jau labi raidieraksta epizodē. Un šodien pie mums ciemos Rīgas Stradiņu Universitātes docente, sociālās antropoloģijas programmas docente Agita Lūse, kura ļoti daudz pētījusi psihiatriju, faktiski PSRS laikos un arī postpadomju Latvijā. Sveika, Agita! Sveiki! Varētu iesākt ar to, kāda tad vispār bija tā pamatideja par psihiatriju padomju laikos. Padomju laika psihiatrija arī izauga no starpkaru Latvijas laika, tādas bioloģiskās psihiatrijas, un arī tas bija tas droši vien tā pamatskola, bioloģija, fizioloģija. Nereti es arī lasīju jūsu disertācijā, ka vispār psihiatrijas tādu pamatu tolaik uzskatīja par fizioloģiskos procesus, nervu sistēmas procesus. Tātad, ja mēs skatāmies tos pēc oktobra revolūcijas, jeb apvērsuma, kā mēs skatāmies laikus, tad, protams, psihiatri, kas toreiz darbojās, viņi bija informācijas apritē ar saviem Eiropas kolēģiem un lasīja literatūru, publicējās arī ārzemēs. Protams, ka tur bija viss dažādāko ideju spektrs. Tā skaitā arī Freida teorijas bija zināmas, un 20. gados tās arī tika apspriestas un liktas lietā, bet situācija mainījās 30. gados. Te vēl jāpiemetina tas, kā vispār psihiatrija līdz 20. gadsimta vidum vairāk nodarbojas ar simptomu ārstēšanu, ar simptomu novēršanu, teiksim tā. Tā kā tās metodas medicīniskās jau bija diezgan šaurā spektrā. Bet, protams, ka arī padomju ideoloģija, marksistiskā filozofija, teiksim, cilvēku kā sociālo attiecību kopumu, ansambli, arī iespaidoja psihiatrus, īpaši jaunākos, un, protams, ka tika mēģināts psihiatriju arī padarīt tādu kā sociālismu celtniecības mērķiem noderīgu, tātad veidot jaunu tipa cilvēku. Un tajos 20. gados jau sāka ļoti daudz runāt par psihoprofilaksi, kā psihiatrijas metodas un zināšanas būtu jāliek vietā arī, lai jau profilaktiski veidot cilvēku garīgi veselu un spēcīgu. Tas tā tieši par to padomju valsts šo te vēsturisko psihiatriju, bet, protams, ka Latvijas padomju periodā, tur bija atkal savas īpatnības. Tad es varu turpināt? Jā, varbūt jūs varat iezīmēt, kādas. Jā, jūsu jautājumā bija, vai starpkara perioda Latvijas psihiatrija bija tā kā placdarms pēckara psihiatrijai LPSR. Es tā kā drusku tiektos apšaubīt, vai to var uzskatīt īsti par tādu izteiktu pēctecību, tāpēc, kā arī medicīnas vēsturniece Ieva Lībiete ir rakstījusi, un arī pie jums podkāstā, man liekas, runāja, ka no kādiem 37
praktizējošiem psihiatriem, kas šeit darbojās 30. gadu beigās vai 40. sākumā, tikai kādi 8 turpināja pēc Otrā pasaules kara. Līdz ar to, pat ja viņiem bija arī tā kā šie tie ieskati no iepriekšējā perioda, viņiem jau pievienojās ļoti daudzi psihiatri, kas nesen bija apguvuši, patiesībā ārsti, kas specializējās psihiatrijā, jauni, un diezgan arī ievērojams skaits tomēr ieradās no citām padomu republikām. Un es teiktu, ka šī te bioloģiskā pieeja, psihofizioloģiskā pieeja, tā tomēr vairāk izrietēja no tās valdošās nostājas PSRS mediķu vidū, ko īpaši tad izceļ šī te lielā sajūsma par Ivanu Pavlovu mācību. Turpat bija tāds kā politiski iekrāsots ārstu asociācija tāds pasākums, liels kongress, kurā tika deklarēts, ka tagad Pavlova fizioloģijai ir jākļūst par tādu pamatu arī psihiatrijā un cilvēka funkcionēšanas izpratnē. Man tas vienmēr liekas interesanti, ja viena šī fizioloģiskā pieeja, bet vai jūs varbūt varat vienkāršos vārdos apskaidrot, ko tas īsti nozīmē tādam, vai mūsdienu klausītājs saprot, tas nozīmē, ka visi psihes procesi tiek reducēti ļoti izteikti tikai uz kaut kādu fizioloģisku darbību cilvēku. Uz nervu darbību. Uz augstāku nervu darbību. Tātad par psihi pat atsevišķi tā kā nerunā tik daudz. Ja? Tas tā kā skaitījās tāds rietumu buržāiskās psihiatrijas jēdziens. Es domāju, tos 50. gadus runāja par augstākās nervu darbības fizioloģiju. Un pamatā šai te mācībai, kā jau mēs skolas grāmatās arī lasījām, anatomijā, fizioloģijā bija mācība par nosacījumu refleksu. Tātad ir ierosas procesi nervu sistēmā un ir kavēšanas procesi, inhibīcija, kā dažkārt saka tagad. Un šie te ierosas procesi var nonākt arī konfliktā ar tiem kavēšanas procesiem. Tātad cilvēkam var būt pārāk liela spriedze, tā slodze uz nervu šūnām, un tas var viņu šo te funkcionēšanu tā kā kavēt un pasliktināt. Un tad attiecīgi bija jāpiemeklē metodes, kā tad salāgot tos ierosas un kavēšanas procesus. Tātad nosacījuma refleks vispār ir tā kā ļoti gudra lieta no dabas, pēc Pavlova domām, jo cilvēks tad var reaģēt ar savām maņām, uztverot šos te vides faktorus un pielāgoties tai videi un situācijai. Ja? Ir divas signālu sistēmas pēc Pavlova. Tātad pirmā ir tieši, kā maņas mums signalizē par apkārt notiekošo, un otrs ir šī te valoda, tātad otrā signāla sistēma. Un tieši padomu psihiatrijā ļoti lielu uzsvaru lika uz to, ka ar valodu, ar vārda iedarbību var iedarboties ne tikai uz smadzeņu garozu, bet arī uz cilvēka emocijām, uz cilvēka ziņām, jūtām. Tātad bija atrasts tāds kā instruments racionālai psihoterapijai. Tātad racionālā psihoterapija iepratīja suģestīvajai psihoterapijai. Racionālā tieši lika uzsvaru, ka ar vārdu, ar pārliecināšanu
skaidrošanu var cilvēku, nu, tā kā ievirzīt pareizā gultnē, jā. Jā, un tas jau pat šķietami jau virsās tomēr tādā modernākā izpratnē par cilvēku tiem psihiskiem procesiem, kā ar vārdiem, var tomēr arī šos te fizioloģiskos procesus kaut kā ietekmēt. Man liekas, ka mūsdienās tur ir stipri niansētāk tas skatījums un tā terapija. Jo tātad viens ir, kad cilvēkam vienkārši kaut ko stāsta, kā ir labi uzvesties, kā izturēties pret sievu vai pret bērniem. Otra lieta ir, kā cilvēks pats tā kā sevi saprot, kā pašregulējās, jā. Un ja viņš pats sevi nav sapratis, savas jūtas un emocijas, tad, protams, tā ārēji tāda pārliecināšana maz ko dod. Te vēl kaut kāds moments. Jā, tātad kādēļ tik nelabvēlīgi skatījās uz Freida psihoanalīzi padomu psihiatrijā, īpaši 20. gadsimta vidū, tādēļ, ka Freids runā par dziņām, par neapzināto, bet padomu cilvēks taču nevadīsies pēc dziņām, viņš vadīsies pēc tiem skaistajiem ideāliem, kādus izvirs partija. Tas ir tas, ko Freids sauc par to ID. Jā, id un ego, tātad neapzinātais, apzinātais un superego. Var teikt, ka padomu psihiatrijā šis te superego citā nosaukumā, protams, jā, tā kolektīvā morāle, padomu cilvēku morāles kodeks toreiz bija, ka tas, protams, tā kā viss tur bija, bet ka Freids kaut ko tādu arī būtu domājis, to jau tā neatzina. Pretīm tāda zemapziņas, kaut kādas ziņas tad īpaši tomēr noliedzi, ka tādas varētu, tāds pavisam neapzinātas iekšējas. Ka tās, katrā ziņā psihoterapijā un psihiatrijā neveica ārstēšanu, kas rēķinātos ar tām dziņām. Ja neskaita to, ka bija šie te neuroleptiskie līdzekļi, kas cilvēku, tā kā viņa šo te psihisku funkcionēšanu nomāca, noretušē. Bet, vismaz tas idejiskais uzsvars. Es te nerunāju par to, ka bija milzīgi daudz dažādu pieeju tomēr, un bija tur, teiksim, Harkivas skola, bija Ļeņingradas skola, Maskavas skola, tās metodas ārstēšanas bija dažādas, bet tā idejiskā, tā vadošā, teiksim, koncepcija, ka ir vairāk tā kā uz to pie racionālā cilvēka saprāta jāapelē, jā. Sakiet, kāda varbūt tad bija tā padomju formula, kā vienam cilvēkam būt garīgi veselam tajā laikā? Kā tad ir tā racionālās psihoterapijas un psihiatrijas pieeja, kas tad man ir jādara, kas man jāievēro, lai man dzīvē viss būtu labi? Jā, es atceros, esmu manījusi 80. gados, pagājušā gadsimtā, kad es vēl studēju, mums arī bija augstskolā filozofijas nodaļā, bija arī psiholoģija. Es manīju veikalos tādas brošūriņas diezgan daudz. Igors Kolms laikam bija tas pats nopietnākais toreiz, kas tika izdots latviski. Bet bija diezgan plašs tas klāsts par cilvēka psihi, tad arī Imanta Eglīša, otrā Latvijas psihiatrijas profesora, populāras grāmatas. Bet, tur atkal ir diezgan liela dažādība, es domāju, arī par tiem gadu desmitiem.
no tāda ideoloģiskā viedokļa, tāda augsta morāla, kolektīvisms, biedriskums un tā tālāk. Bet, vairāk tā kā no ārstu viedokļa, protams, akcents drusku uz citu, uz tādu spēju arī sevi disciplinēt, būt sabiedriskam katrā ziņā, interesēties arī par politiku, cik informācija atļauj. Ja? Un tā kā izglītoties arī, protams, vispār ar plašu redzesloku, izglītoties par zinātni, mums arī bija žurnāls zinātņu tehnika, un bija sievietēm žurnāls sieviete, kur arī par veselības problēmu. Ļoti daudz arī toreiz, to jau viss zina. Bet kā sevi vadīt, ja? kā būt pašregulējošam. To no grāmatām īsti iemācīties nevar. Kā saprast sevi, kā pārdzīvot kaut kādus triecienus. Diemžēl ar visu to skaisto idejisko virzienu nekur tālu nevarēja tikt tādās veselas krīzēs. Piemēram, mana viena no stāstītājiem, pētījuma dalībniecēm manā doktora darbā, ko es izstrādāju pirms 20 gadiem apmēram, viņa nokļuva psihiatru redzeslokā pirmo reizi, būdama vēl tikai 14 gadus veca, un neviens īsti nepateica viņai, vai viņai tur ir diagnoze vai nav diagnoze, bet laiku pa laikam viņai bija atkal jāatgriežās, un galā viņa nokļuva ne tikai ambulatorā, bet arī slimnīcā, un viņa ļoti gribēja kaut kādā veidā parunāties ar psihologu. Problēma tāda, ka nebija līdz 80. gadu vidu, savos ceļos caur psihiatrijas sistēmu, viņa nebija varējusi satikt nevienu psihologu, bet viņa bija ļoti daudz lasījusi, ļoti gudra jauniete. Viņa zināja, ka vispār tāda psiholoģija un psihoterapija eksistē, un viņa saka, es tik ļoti toreiz gribēju saprast sevi. Viņa tagad ir uzrakstījis atmiņas jaunai grāmatai, kas pat pagājušajā gadā iznāca sašķelto dvēseli patvērums, tur ir tāds anonīms pacients stāsts. Viņa saka, viņa domā, ja toreiz viņa būtu sastapusi psihologus un dabūjusi kādu konsultāciju ar psihoterapiju, viņas dzīve pavisam savādāk būtu iegrozījusies. Bet viņa kļuva, var teikt, par kronisku pacienti, kas varbūt arī nebija nenovēršama. Tieši šo valstisko resursu šajā nozarē neesamības dēļ? Es domāju, tie nebija tik daudz valstiskie resursi, tas bija tas ideoloģiskais virziens. Jā, es vēl nepastāstīju, bet nav jau tā, ka psihoterapijas kā tādas nebija. Bet bija pavisam savādāki akcenti nekā tas būtu Rietumvalstīs, ja? Nekā tas bija Rietumvalstīs. Ļoti izplatīta bija hipnoterapija, suģestīvā terapija, bija arī tāds ilgstošais miegs, ko parakstīja depresīviem sirmgalviem. Tātad viss, kas vērsts uz šo te inhibīciju, kavēšanu, lai šīs stiprās ierosas, kas cilvēku satrauc un viņam nervu šūnas bojā, jā, lai tās tā kā piebremzētu. Un šāda te hipnoterapija, diemžēl, nevar cilvēkam palīdzēt sevi izprast. Tā viņu nomierina,
varbūt uz kaut kādu periodu, tad viņš tiešām labāk funkcionē, bet tā nav ilgstoša rezultāta, lai kopumā dzīvē labāk justos. Un vēl autogēnais treniņš arī bija diezgan izplatīts, bet mazāk nekā hipnoze bija mazāk populārs. Un kā daži arī tie dakteri komentēja, autogēnais treniņš vairāk ir piemērots tiem, kas ir psihastēniķi, ja? Tā kā viņi pat ir tāds psihologs, man liekas, tas bija Mjasiščevs, krievu psihologs Mjasiščevs, ne Latvijā, kurš izdalīja histērisko neirozi un psihastēnisko neirozi. Histēriskā esot raksturīga mākslinieciskajam tipam un psihastēniskā tādam domātāju tipam. Jā. Ar ko tās abas atšķirās? Tātad šiem te histēriskajiem neirotiķiem tad vairāk tā hipnozi dar un tiem otriem dar racionālā psihoterapija, kas varētu izpausties kā autogēnais treniņš. Ja? Un tas, es saprotu, arī noritēja šajos psihoprofilaktiskajos pulciņos, sanāksmēs, kur faktiski arī visādi, piemēram, dzelzceļa darbinieki, varbūt kādu ugunsdzēs vai vēl kas. Mēs tiekamies, kāds speciālists to visu skaidro un suģestē cilvēkus un pārunā, kāda būtu pareizā dzīve, rīcība, un tā, vai tikai cilvēks nenoiet no ceļa un jūtas kaut kā iekšēji viņu prāt, iekšējā līdzsvarā. Jā, apmēram tā. Tātad publika varēja sanākt kādā kultūras namā. Es arī esmu bijusi, teiksim, kultūras namā uz tādiem priekšlasījumiem. Un tad, tā kā varēja kādā brīdī palūgt klausītājiem pievērt acis un tā kā elpot un nomierināties. Un tad bija arī gadījumi, kad uz skatuves kādu pasauca un tiešām hipnotizēja. Lai parādītu, ka tā metode tiešām ļoti efektīva. Bet jautājums, ka tie varbūt bija jau iepriekš sagatavoti cilvēki un ne jau visi pakļaujas hipnozē. Bet katrā ziņā interese bija pietiekami liela no publikas un tādu klubu radās aizvien vairāk no 70. 80. gados. Un tagad, starp citu, es arī pateicoties šim raidierakstam, es atradu, ka Ieva Lībiete kopā ar vienu kolēģi Garnīsoni ir publicējuši rakstu pagājušajā gadā tieši par šīs te hipnoterapijas veidošanos un izplatību padomju Latvijā. Jā, un tur ir teikts, ka Latvijā vairāk nekā citās padomju republikās bija šo te prakšu saistībā ar hipnozi un suģestijas terapiju. Un tomēr par spīti šīm metodēm, laikam jau tam dēļ, ka vadošā vara diezgan smagnēja un, teikt, melīga, cilvēki tomēr, es saprotu, daudzi lieto alkoholu un to iekšējo homeostāzi sasniegt tomēr ir grūti. Kā to varbūt, kā uz to raudzījās attiecīgās jomas speciālisti, psihiatri? Uz atkarībām? Jā, uz atkarībām, kā tik tādā sistēmā, kas iet uz tik gaišu nākotni, kamdēļ cilvēki tad tomēr nejūtas laimīgi, ja tā vienkāršiem vārdiem. Jā, šeit, protams, ir varbūt jāpiemin, ka atšķirībā no rietumu medicīnas varbūt pat ir tāds kā plašāks darba lauks šeit narkoloģijai. Ka ir, man šķiet, tā kā arī lielāks
skaits varbūt uz šo te visu psihiatru fona bija arī narkologiem, kuriem ir līdzīga izglītība kā psihiatriem. Un, protams, ka mums arī pastāvēja narkoloģiskais dispansers un pastāvēja atskurtuves un darba kolektīvos bija kādi atbildīgie, kam jācīnās ar sekām. Jā. Bet, protams, jā, kā alkoholisms bija viens rezultāts tam, ka pietiekami daudz cilvēki neredzēja sev dzīvē kaut kādas skaidras karjeras iespējas, ja īpaši, ja nevēlējās iet uz kompromisiem, kļūt par konformistiem, tā sakot, ja. Vīriešiem, jā, tas alkoholisms vēl jau vairāk, un mēs zinām, ne tikai padomu laikā, bet arī pēcpadomu Latvija ir bijusi pasaulē pirmajās vietās pēc alkohola patēriņa, pat apsteidzot dažkārt Krievijas federāciju, ja. Bet, tā alkohola plašā popularitāte sākās tomēr, 50. gados. Es tagad nenosaukšu tos avotus, kur tieši es to lasīju, bet tomēr, jā, tas bija saistīts arī ar šo te migrāciju, kas tātad dzeršanas kultūra mainījās. Ir viens tāds uzskats, jā, var arī citus uzskats atrast, bet kad dzeršanas kultūra mainījās, tātad kur dzer, kādos gadījumos ar ko kopā, vai slēpjās, vai neslēpjās, vai tas ir ikdienā, vai svētko. Viss šī dzeršanas kultūra var būt ļoti, ļoti komplicēta, vai ne? Bet jā, man arī bija ļoti interesanti, starp citu, tā ir tāda atkāpe. Es nesen biju Taurupes novadpētniecības muzejā, kas nesen ir atklāts, un tur ir tāda lieliska izstāde, ko es varu ieteikt daudziem, kuri interesējās par pēckara periodu Latvijas laukos. Divi fotogrāfi, Valdis Lazdiņš un Werners Lazdiņš. Tas pirmais kļūt tiešām tāds ļoti profesionāls savā darbībā. Viņi dokumentēja, kāda ir sadzīve, ikdiena un svētki Taurupes apkārtnē. Un tas ir ļoti tā zīmīgi. Es tā nebija tā pievērst uzmanību, bet tiešām viņi dokumentēja arī šos te iereibušos cilvēkus, jā. Jā. Šīs te aizmigotās acis, kas tur parādās gan svētkos, gan kolhoza darbos, jā. Tas ir tieši padomu periodā. Jā, 50., 60., 70. galvenokārt tie pirmie gadi, un viņš pēc tam visas tās foto negatīvus visus bija noslēpis. Viņš saprata, ka tā informācija tomēr ir tāda slīdena, jā. Un tikai kaut kad tagad pēcpadomu gados vēlāk radinieki atrada. Ļoti interesanti. Sakiet, ir tāds arī strīdīgs jautājums. Reizēm bieži, psihiatrijas nozares pārstāvi nelabprāt izsakās par šo, bet varbūt kas jums ir sakāms par psihiatriju, padomu psihiatriju un disidentiem, jo tautā bieži ir izplatīts tas redzējums, ka psihiatrija tika izmantotas, kā zināmā mērā, ja tā varētu izteikties, ierocis pret citādi domājošiem. No ārsta puses, no psihiatra puses bieži vien tomēr tāda pavisam viennozīmīga atbilde vai vērtējums par šo parasti nav gūstams. Jā, es tagad aizdomājos jūsu jautājumu dzirdot, kas bija tas, kas lika tieši izplatīties šiem priekšstatiem, kā psihiatrija tika izmantot kā politisks represijas ierocis. Visdrīzāk tie ir
stāsti, tā kā tuvu cilvēku lokā, kas nekur neparādījās afišēt medijos un tā tālāk. Es domāju, padomu gadus, ka cilvēki par to aizdomājās, ka bija šie dzīves stāsti dzirdēti, zināmi. Un es domāju, tas, kāpēc tos stāstus tā uztvēra un tie cirkulēja, bija tas, ka arī caur šo stāstīšanu cilvēki kaut kā savu protestu pret valdošo iekārtu arī varēja izteikt. Ja? Tas ir tīri par to stāstīšanu, par priekšstatiem. Bet, protams, ka šis ir jautājums vēl neizdiskutēts mūsu sabiedrībā ar tiešām tādām diezgan krasi atšķirīgām pozīcijām. Un, teiksim, to empīrisko bāzi, kas līdz šim nav bijusi īsti pieejama arī tādai vispusīgai izpētei. Tātad tikai pagājušajā gadā izrādās Nacionālais psihiskās veselības centrs ir nodevis ļoti lielu skaitu pacientu medicīnisko karšu Nacionālajam arhīvam. Un tiek tagad vērtēts, un vēsturnieki arī tam pievērš uzmanību, jā, ka tas būtu labs materiāls saprast, kas tad tajā slimības vēsturēs ir rakstīts, un kuri tad tur varētu būt tie, kuri tiešām tā kā nepamatot, tomēr ir ievietot slimnīcā, piespiedu kārtā dažkārt, jā. Tātad, ko es tā pievēršu uzmanību, pārskatot arī savus materiālus, kurus es gadiem esmu mapēs likusi jau par šo jautājumu. Tā pašreizējā nostāja, arī grāmatā, ko es minēju, sašķeltot dvēseli patvērumus. Tur ir 2 raksti tieši par disidentu jautājumu. Tā nostāja ir tāda, ka tagad noteikti vajadzētu vēsturniekiem kopā ar psihiatriem šos te gadījumus analizēt, šīs slimību vēstures. Kas, protams, ir ieteicams, jā, bet mani drusku izbrīna, ka visā šajā te skatījumā uz iespējamo pētniecību neparādās tāds, netiek pieļauts vai apsvērts, ka varētu arī tomēr dzīves stāstus ņemt talkā, ja? Tā skaitā cilvēku atmiņas, vēstules, kontekstu, tā teikt. Tātad ir diezgan daudz dokumenti, ko sauc par privātiem dokumentiem, fotogrāfijas, memoāri un tā tālāk. Bet tas netiek apsvērts visā šajā sarunā, kas ir notikusi. Medijos, jā, ziņu portālos ir šie te dzīves stāsti, bet kas tā kā tā akadēmiskā zinātne, ja, tiek tā pozicionēta, ja, ka tur psihiatri zina vislabāk, vēsturnieki viņiem var palīdzēt. Ka tur varētu pieaicināt pacientus vai pacientu tuviniekus vai draugus, tas, diemžēl, neparādās. Domāju, tā ir tomēr tāda drusku tūredzība. Ja mēs raugāmies jau uz mūsdienām, uz pēcpadomju periodu, kā jūsuprāt ir mainījusies izpratne vispār par psihiskām saslimšanām, vai tagad cilvēkam ir vieglāk sevi izprast, ja salīdzinām ar PSRS laikiem? Laikam savā ziņā var teikt, ka jā. Es teicu pirms brīža, ka šo te pašizpratni, pašregulāciju bija diezgan grūti padomu laikā ar tā laika resursiem panākt.
Tagad to resursu ir bezgalīgi daudz, ir brīvi pieejamas zināšanas un konsultācijas visdažādākos psihoterapijas virzienos, ir populāra literatūra, ir pārraides medijos, sarunas, jautājumi, diskusijas online un tā tālāk. Jā, bet tagad mums ir akcents uz tādu individuālo psihi, ja. Ja padomu laikā cilvēki tā kā dalījās savās jūtās, savās bēdās, pārdzīvojumos un saprata cits citu, tā kā solidarizējās, ja. Virtuves sarunas visas un tādi arī stāsti, ja, ka mēs bijām tur kopā izsūtījumā, teiksim. Mēs piedzīvojam to un to. Tagad ir tā, kas ir tie spēki manī, kāpēc es jūtos slikti šodien un savādāk to pirms gada un tā tālāk. Tātad, šis ir tas neoliberālais skatījums uz cilvēku. Cilvēks ir tā kā tāds atoms, ja, kurā tie procesi notiek, un tad viņam ir jāmēģina tos procesus sevī vadīt un sakārtot. Bet vairs netik ciešā sazobē ar visiem, ar kolektīvu, tā teikt. Nesazobē ar kolektīvu, jā, un arī ne tikai ar kolektīvu, bet arī, ka tev jāmeklē sevī, visi resursi jāmeklē sevī, tie veselis, tie garīgie resursi. Tā kā varētu teikt, ka šeit pazūd fokus arī uz tiem sociālo-ekonomiskiem apstākļiem. Ka tomēr ir situācijas pēc cilvēku dzīvesvietas vai teiksim, tie varētu būt arī cilvēki no trūcīgām ģimenēm, varbūt bāreņi, kuriem nav tā starta kapitāla, ja. Bet, viņi arī, tu pietiekami nestrādā ar sevi, ja. Nevis tas, ka varbūt tur tās iespējas nav tik lielas kā cilvēkam ar augstāko izglītību Rīgā, ja. Jā. Man ir pēdējais jautājums, atsaucoties uz mūsu raidierakstu Būs jau labi nosaukumu. Mēs uzdodam šo jautājumu visiem mūsu viesiem. Kā jums šķiet, tas ir arī īstenībā ļoti sarežģīts jautājums, vai vispār viss būs labi? Sevišķi ņemot vērā mūsdienu ārkārtīgi sarežģīto laiku, spiedienu, ģeopolitiku. Jā. Negribās jau kā cilvēkus tagad vēl vairāk satrauktu, varbūt atbildot ar šaubām, jā. Skaidrs, ka mums ir tāds laikamets, ka uz katra soļa mums ir daudz izvēļu, milzīgs daudzums informācijas, milzīgs daudzums arī neparedzamā, kas mums var raisīt bailes, raizes, un to visu pārstrādāt sevi, tas prasa liels pūles, manuprāt. Kas varētu būt tas cerīgākais? Kas varētu būt cerīgākais? Tagad mēs tiešām labāk saprotam sevi. Es pat vakar runāju ar savu profesoru, kas man bija disertācijas vadītāja. Man tas arī bija atklājums. Tā varbūt ir novirs, bet tas, manuprāt, ir saistīts ar šo tematu tomēr. Kā aizvien vairāk bērni tā kā ir advancētāki psihis izpratnes jautājumos nekā vecāki, kur vēl vecvecāki. Un ka viņi jau sāk runāt tajā psihiatrijas valodā, kas ar viņiem notiek, kā vecākiem vajadzētu reaģēt. Tā kā ir ļoti tie procesi interesanti. Es domāju, tas
tas cerīgākais ir tas, ka procesi ir interesanti, ka tie pavērsieni ir varbūt arī dažkārt negaidīti. Un galu galā cilvēce ir miljoniem gadu izdzīvojusi visdažādākajos arī satricināšanas periodos, ir kaut kā atkal ar jaunu elpu spējuši pēc tam dzīvot tālāk. Tad uz to jauno elpu mēs varam paļauties, ka mums kaut kāda nākotne tomēr ir veidojama mūsu pašu spēkiem. Liels paldies! Tā bija Rīgas Staļļu Universitātes sociālās antropoloģijas programmas docente Agita Lūse un Resursu centra Zelda cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem pētnieks Harijs Kadiķis. Raidieraksts Būs jau labi ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidieraksta Būs jau labi saturu atbild Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda. Resursu centra Zelda raidieraksts Būs jau labi!